Nesakopta un piesārņota vide spēj būt ļoti kaitīga cilvēku veselībai. Tā var radīt ilgstošu darba nespēju un nepārējošas slimības. Tas konstatēts Eiropas Savienībā veiktajos pētījumos. To apliecina apkopotā statistika. Tāpēc investīcijas tīrākai un veselīgai videi jāveic jau šodien. Tās pēc gadiem noteikti atmaksāsies. To var attiecināt arī uz Latviju. Ziemeļvidzemē ir uzņēmums, uz kuru pēc pieredzes dodas ne tikai no visas Latvijas, bet pat kaimiņu zemes Lietuvas un citām kaimiņu valstīm. Tas ir atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Siazao, kas šogad novembrī svin savu 15 gadu jubileju. Tas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu. Uzņēmumam pieder arī cieto sadzīves atkritumu poligons Daibe, kas ir Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta. Jubilejas reize ir īstais brīdis, kad sanākt kopā ar sadarbības partneriem no pašvaldībām un citiem uzņēmumiem, lai kopā atcerētos, kādi tad bija paši pirmsākumi, kad faktiski vēl nebija nekā. Bija divas lietas. Pirmais bija atkritumu saimniecības inventarizācija Latvijā, 1996. gads. Nākošais solis bija stratēģijas izstrāde Latvijai, 96. 97. gads, un tā, ka, tika izstrādāta šī stratēģija, un tika noteikts, ka Latvijai vajadzētu apmēram 10 reģionus, tika izveidota šīs stratēģijas ieviešanas programma, kas saucās 500-. Un tieši šīs programmas ietvaros tika nolemts to vai citu iemeslu pēc, galvenokārt pateicoties tieši pašvaldību aktivitātēm izveidot pirmo tā saucamo pilotu projektu Ziemeļvidzemē. Tobrīd 4 rajoni, Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras. Un sākās šis projekts diezgan neparasti, tādas reģionālas organizācijas nebija. Tik nolemts, ka to dibinās visas pašvaldības kopā ņemtas, un savukārt kopā ar lielajām pašvaldībām Cēsim, Valmieru, Limbažiem, Valku, tobrīdēja vides ministrija rīkoja konkursu personālijā. Un faktiski tie ir Zau pirmsākumi. Jānis Prols ir bijis šajos procesos no pašiem pirmsākumiem, tāpat kā vides ministrija un bijušais ministrs. Bija pārēja no padomu laika atkrituma apsaimniekošanas, kas bija raksturīga ar to, ka patiesībā atkritumi tika mesti visur pēc iespējas tuvāk mājām. Katrā pašvaldībā bija sava atkrituma izgāstuve, kas bija kopumā valstī bija vismaz 500 šādas atkrituma izgāstuves, kas bija pamatā nelegālas, neatbilda nekādām vides aizsardzības prasībām. Uz modernu atkritumu apglabāšanas tehnoloģiju, kur jau sākot no atkritumu savākšanas brīža līdz pat atkritumu noglabāšanai jau pilnībā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības. Un protams, tas bija zināmā mērā tāda filozofijas maiņa, bet, lai to nodrošinātu, tādā ziņā arī ZAO projekts bija ļoti pateicīgs, ka šeit darbojās ļoti aktīvi cilvēki. Tieši ar izglītības jautājumiem, kas šīs jaunās nostādnes atkrituma apsaimniekošanā arī nesa sabiedrībā, izglītoja sabiedrību, izglītoja bērnus caur konkursiem, caur dažādām akcijām. Un joprojām var uzskatīt, ka ZAO ir viens no tādiem parauga atkrituma apsaimniekošanas reģioniem, kur tie jautājumi mērķiecīgi tiek risināti, lai atkritumi nonāktu uz poligonu, lai atkritumi tiktu šķiroti, pārstrādāti. Jaunām, agrāk nedarītām lietām vajadzīgi labi vadītāji un līderi, kas visu spēj iesākt un iekustināt no pilnīgas nulles. Šis uzņēmums un konkrēti Aivars Sirmais ir celmlaužu atkrituma saimniecības jomā. Un šis ir pirmais uzņēmums, un uzņēmums, kas ir unikāls, jo dibinātāji, cik es atceros, bija 56 pašvaldības tajā laikā. Un mūsu sabiedrībā atrast vienotu viedokli un nodibināt uzņēmumu, vienoties par nosacījumiem, tas ir liels retums. Un es domāju, ka pamatā tomēr ir cilvēki, kas grib kaut ko izdarīt, un cilvēki, kas var izdarīt. Un Aivars Sirmais bija tas, kas mācēja saturēt visus kopā, kas zināja mērķi, kas atrada līdzekļus,
pie tam ļoti interesanti. Tas nebija tikai kā, teiksim, ļoti viena programma, viens virziens, nē, viņš vispusīgi viņš skatījās, kur ir iespējas, teiksim, attīstīt šādu lietu, kur ir jaunas tehnoloģijas. Galvenā persona, kā visi atzīst, šo 15 gadu garumā ir Aivars Sirmais, kas šo uzņēmumu vada no pašiem tā pirmsākumiem. Ideja bija ļoti vienkārša, kad vajag sataisīt sistēmu, kad atkritumu savākšana ir pieejama visā reģiona teritorijā, visā Ziemeļvidzemē, vecos rajonos, sauksim Valmieras, Valkas, Cēsu un Limbažu rajonos. Tad jālikvidē vai jārekultivē vecās izgāstuves un jāuztaisa viena modernas atkrituma poligons, kas atbilst tādām prasībām, kā tas bija tajā laikā Eiropā. Viss sākās Valmierā, tukšā kabinetā ar vecām ministrijas mēbelēm, teica Aivars Sirmais. Bija jāraksta un jāzīmē plāni un projekti, jāveido kolektīvs. Tas tāpat kā uzņēmums tappa no pilnīgas nulles. Līdz ar to es varēju izvēlēties, un man arī palīdzēja valde un padomu savā laikā izvēlēties arī konkursu kārtībā praktiski, tas notika. Visus cilvēkus pēc kvalifikācijas, pēc tām prasībām, ko ZAO vajadzēja, un tā kā mums bija zināms, ko mēs gribam sasniegt, tad mēs zinājām, ko mēs arī no cilvēkiem gribam. Un līdz ar to kolektīvs ir vienkārši brīnišķīgs. Mēs esam kopā ZAO strādā 140, uz šorīt 147 darbinieki. Par vēsturi un uzņēmumu attīstību dažādos griezumos šobrīd stāsta Valmieras muzejā uzņēmumu jubilējai par godu atvērtā izstāde. Īpaši atraktīvs apmeklētājiem varētu būt lietas no senākas un nesenas pagātnes, kas kļuvušas liekas un cilvēki no tām atbrīvojušies. Izstāde būs apskatām līdz 20. novembrim un visi tajā ir gaidīti. Būs arī uzņēmuma gidi, kas visu jums izstāstīs par te redzamo. Ja runājam par tagadni, uzņēmums lepojas ar moderno Daibas poligonu, kur pirmsākumu meklējam 1999. gada rudenī. Tā būvniecībai un aprīkošanai Eiropas Savienība sniedza 70% līdzfinansējumu, un tagad tas ir moderns, mūsdienīgs un kalpos vēl vismaz 28 gadus. Atkritumu uzglabāšanu te paredzēts veikt pakāpeniski 4 uzglabāšanas krātuvēs. Faktiski šis te poligons Daibē, es jau neteiktu, ka tas ir poligons, tas ir drīzāk rūpnīca savā veidā. Ja? Un tas ir kļuvis par ekskursiju objektu ne jau tikai Latvijas speciālistiem šajā jomā. Ja? Te regulāri ganās igauņi, lietuvieši un arī citi. Ja? Un faktiski mēs pagājuši gadu bijām vienā pasākumā starp atkritumu apsaimniekošanas asociācijām Lietuvā. Viņi teica, ka diemžēl mēs nevaram palielīties. Jums ir Latvijā 2 objekti, kur brauc visi, ieskaitot mums. Tie ir Ģetliņa Rīgas poligons un tas ir Daibē. Ja? Prieks dzirdēt, protams. ZAO arī ir minams starp tiem uzņēmumiem, kas kā pašvaldības uzņēmumi strādā ļoti efektīvi, bieži vien pat efektivitātē pārspējot arī dažus privātos uzņēmumus. Cik es zinu, ZAO poligonu vadītājiem ir doktora grāds attiecīgajā jomā. Un arī juristu sastāvs ir ļoti spēcīgs. Tā, kad es varu pateikt, ka līdzinējo 15 gadu attīstība ir bijusi nepārtraukts ceļš uz attīstību. Katru gadu ir paveikts kāds nozīmīgs solis, lai šī te vides sakārtotība, lai poligons darbotos pēc visaugstākajiem vides standartiem. Ar vien pieaugošo vides sakoptību un labo savstarpējo sadarbību uzteica arī pašvaldību vadītāji. Tās ir arī stabilas darba vietas, kas visos lauku reģionos šobrīd ir īpaši svarīgas un vajadzīgas. Nekad ZAO kolektīvs nav teicis, ka viņi kaut ko nedarīs vai viņi kaut ko skatīsies citā virzienā nekā tas būtu pašvaldībām. Pat cik ZAO ir pašvaldību dibinājums, tad ZAO izpilda pašvaldības nepieciešamo funkciju nodrošināšanu. Un attiecīgi uz kolektīvu tā komanda, kas ir pašlaik savākta ZAO, kas darbojās, viņi ir profesionāli savā jomā. Un mums ir ļoti paveicies ar to, ka ļoti daudz mūsu novada iedzīvotāju arī strādā ZAO. Tas ir tas netiešais iegūms, ko mēs kā pašvaldība atpakaļ no ZAO saņemam.
Šobrīd ZAO piedāvā atkritumu šķirošanu visos savos novados. Šķirošanai paredzēto konteineru skaits pieaudzis no 50 līdz 830. Viss ir atkarīgs no iedzīvotāju attieksmes. Tas nav grūti, jāsajūt apziņa, ka es to daru. Tāpēc ir izveidots arī kaut kas tāds, kas agrāk varbūt daudz viet nav bijis Latvijā. Tie būtu ekolaukumi, kur mēs patreiz atrodamies tagad. Tie ir ekopunkti, tās ir ekosomas un ekokastes. Viss nosauktais palīdz iedzīvotājiem atbrīvoties gan no nevajadzīgām reklāmu lapiņu kaudzēm pastkastītēs, gan no citām ierastām lietām, kas jau savu laiku nokalpojušas, piemēram, no luminiscentām lampām, veciem televizoriem, datoru monitoriem un daudz kā cita. Tiesa iepriekš to visu kā nāks sašķirojot. Pēc tam visi šādi sašķirotie atkritumi nonāk Daibas poligonā. Latvijā no tā visa paliek viss polietilēns, gan naturāls, gan miks polietilēns, visi tie mazie maisiņi, kas ir, paliek visas sadzīves ķīmijas kosmētikas kanniņas, ko pārstrādā olēnē Nordicplast, Sijā Nordicplast, un visas pētpudeles aiziet uz Jelgavu, uz Pētbaltiju. Protams, Latvijā ir problēma jau pusotru gadu, kā stikls, pudeļu, burku stikls, logu stikls, kur viņu pārstrādāt, jo jūs arī Daibē redzējāt, kad uzkrājumi ir pietiekami lieli un šī problēma sākās jau pusotru gadu atpakaļ. Risinām viņu, esam tagad arī noslēguši līgumu ar Kauņas stiklas fabriku, stikla pārstrādes fabriku. Jācer, ka mums tur izdosies. Vēl jāakcentē, ka Daibas poligons ir arī vides izglītošanas vieta. Vides izglītības jomā Sijā ZAO strādā jau kopš 2001. gada. Šī darba mērķis – sabiedrības izglītošana, informēšana un līdzdalība vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā. Mēs esam braukuši uz skolām un stāstījuši klasē, skolā, kā tas ir labi, kas ir atkritumi, kāda ir šķirošana, kāda ir konteineri. Tagad mēs esam nonākuši jau pie secinājuma, kad nevajag tā darīt, kad mēs viņus vedam pie šeit. Mēs šeit viņiem savā, diemžēl, šaurajās telpās stāstam, rādām un pēc tam vedam praktiski parādīt, kur kas nonāk, kur kas notiek. Viņi var aptaustīt, redzēt, sarkanajās vestītēs ieģērbt, viņi var paskatīties, pastaigāt, kur kas ir. Pēc tam atkal ir jautājumi, un tad viņiem tas viss paliek daudz vairāk atmiņā. Mēs strādājam ļoti daudz arī ar ne tikai skolām, bet arī izglītības iestādēm, tehnikumiem, augstskolām, maģistru darbus, doktora darbus, šos te kursa darbus dažādus, Jelgavas akadēmija, un es visu nevaru vienkārši nosaukt, tad Reizenes augstskola ļoti daudz. Un tad mēs strādājam ar jau rūdītiem atkritumu ražotājiem, kas ir pensionāri. Ļoti daudz pensionāru biedrības brauc, ļoti daudz nama apsaimniekotāji brauc. Vienkārši viņi redz jēgu šķirošanai, jēgu nešķirotiem, un aizbraucot mājās, tas dod tādu efektu, kad sadzīves atkritumies arvien mazāk, sadzīves atkritumu konteineros arvien mazāk nonāk šķiroti atkritumi un otrādi. Aivars Sirmais, kas ir ilgus gadus vadījis organizāciju, ir spējis izveidot komandu, kas strādā, lai attīstītos labi projekti, lai izpratni par to, kā atkritumus tiešām savākt, jau no pašas mazotnes vidzemnieki var un mācās, un tik tiešām tas labi sanāk. Šobrīd pasākumā, kas ir veltīts 15 gadiem ZAO, mēs arī redzējām, ka pavisam mazi ķipari redz, ka atkritumus savācot var tos arī izmantot otrais. Un, manuprāt, šis ir ļoti labs piemērs tam, kā komandas vadītājs sadarbībā ar pašvaldību vadītājiem, sadarbībā ar pašvaldību institūcijām sakārto reģionu, un ir labs piemērs arī katram vietējam iedzīvotājam, kā to vidi sakārtot jau no savas sētas. Bet, ja situāciju vērtējam globāli, pirms gadiem 10-15 uz Eiropas fona izskatījāmies slikti, jo investīciju nebija. Ar skatu no Briseles teica Kārlis Šadurskis. Situācija esot mainījusies. Patiesībā pēdējie gadi ir bijuši atkrituma apsaimniekošanā Latvijā, manuprāt, ļoti veiksmīgi.
jo ir desmitiem izgāstuvju likvidētas un uzbūvēti mūsdienīgi vides prasībām atbilstoši poligoni. Un kā vienu piemēru es šeit gribētu minēt tieši Ziemeļvidzemi, ZAO. Un kas man šķiet ļoti svarīgi, ka šeit izdevās apvienot vairāku pašvaldību kopējus pūliņus, izveidot kopīgus spēcīgus projektus, dabūt Eiropas finansējumu modernu poligonu izbūvēi. Un kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu pašvaldības, kas saskaņā ar mūsu normatīviem ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu, arī sekmīgi šai lietai pievēršas. Nu, un kā saimnieks, kurš pats dara un pats atbild, tad arī tas rezultāts ir labs. Kaut arī uz Eiropas fondu šobrīd izskatāmies jau gana labi, dzīve neapstājas un spiež iet uz priekšu. Parādās bioloģija, kas atkal ar kaut ko ir jādara, un parādās trīs veida vieglais iepakojums, kas ir izmantojams kā kurināmais, kas ir izmantojams kā dažādos citos, kā otrreizējs izēvielas, bet ne tik kvalitatīvs. Bet viņiem tirgus jau nav. Teiksim, tām pašām notekūdeņu dūņām vai kompostam tirgus nav. Nav nodokļu atlaides par to, ka viņi izmanto celtniecībā vai ceļu būvē, atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas rūpnīca, izņemot Brocēnos. Latvijā citā vietā nav, vest no šejienes uz turieni. Līdz ar to Latvijai ir ļoti daudz ko darīt, un es ceru, ka nākošā plānošanas periodā 14-20 šie jautājumi tiks atrisināti, un tas ir tas, ko mēs gaidām nākotnē no valsts. Un nobeigumā vēl daži vēlējumi jubilejas reizē ar skatu uz nākotni. Gribētu vēlēt visam kolektīvam radošumu, darbīgumu un vienmēr jaunradi un izdošanos. Pašam vadītājam, Aivaram Sirmākungam, izturību un pacietību visās šajās peripētijās, kas ir saistītas ar dažādu projektu ieviešanu, bet kuras ir vērstas uz to, lai organizācija attīstītos un atkritumu savākšana tik tiešām tiktu organizēta aizvien labāk. Izmantot savā darbībā daudz pārstrādājumu materiālu un strādāt vēl lētāk, tīrāk, kvalitatīvāk, kas kopumā viss ietekmēs latviešu gan darbspējas, gan veselību, gan dzīves kvalitāti, gan ilgmūžību. Un ja jau tā, tad visi kopā tagad novēlēsim darbiem ražīgus un veiksmīgus nākošos 15 gadus.